Finanšu faktorā mums Liepājas vēja šobrīd pūtīs turpmākās 5 vai 10 minūtes. Mums ir ciemos Tipa, kura ir uzņēmusi lielo kursu uz X faktoru finālu un ļoti ticams, iespējams iegūs arī uzvaru. Tipa, čau! Čau! Jā, labi, Tipa šobrīd jau dzīvo Rīgā, uz Liepāju sanāk aizbraukt reizi 2 mēnešos, kā man teica. Apmēram, jā. Klau, Tipa, kā radies ir šis vārds, iesauka? Jā, tas ir ļoti interesants stāsts, jo, protams, tas nav mans īstais vārds, ko vienmēr man prasa, tiešām tas ir tavs vārds, es saku nē. Bet, nu jā, man sauc Tabita vispār, bet Tipu man iedeva tikko kā principā es piedzimu, jo man māsa ir, kur ir 2 gadus vecāka par mani. Un pirmo reizi apmeklējot mani, kā jau 2-gadīgs bērns, nevienmēr visu var pateikt līdz galam. Un līdz ar to vārdu Tabita, viņas saprašanā, viņa to izteica ar sākumu burtu un pēc tam kaut ko pat izdomāja, un tāpēc radās vārds Tipa. Un jā, un viņi man nosauca par Tipu, un tad man ģimenē sāk saukt par Tipu, un tad jau pēc tam arī draugi un tā, un pēc tam es to paņēmu sev līdzi arī kā, skatos vārdu, jo tas ir tas, kā es atsaucos. Ko nozīmē komponēt mūziku? Es to vēl arī cenšos mācīties, saprast. Mūzika un vispār kā mūzika rodās, tas ir tiesa mēs, tā ir mūsu doma, tas ir mūsu pieredzes, vai ne, un mūsu stāsts. Un komponēt ir kaut kas, kas man ir nācis vienkārši klāt un līdz. Sākot, protams, no Liepājas, es tur mācījos vidusskolā un mūzikas vidusskolā. Un tur arī sākās šis ceļš, un tāpēc tagad es to esmu izvēlējusies kā arī augstskolā, ko mācīties akadēmijā. Un tas ir, tas ir tāds ceļš patiesībā sevis arī saprašanā, apzināšanā, meklēšanā, ļoti ilgā meklēšanā arī tīpaši tāpēc, ka kā tu saki, vai ne, mākslinieki, un būt māksliniekam ir visvienkāršākā un visgrūtākā lieta uz pasaules, jo tad kā tu pats saproti it kā visu un tajā pašā laikā pilnīgi neko. Tava pirmā satikšanās ar mūziku, kad bija? Principā tikko kā es piedzimu. Es nāku no ļoti muzikālas ģimenes, mana mamma ir diriģente un mūzikas arī skolotāja pašlaik, un tā puse no mammas ir bijuši mūziķi, un kopš man bija 5 gadi, es sāku patiet mūzikas skolā. Es pieteicos, ka es iešu, un tas arī bija savā ziņā par spīti māsai, jo māsa teica, ka viņai šausmīgi nepatīk mūzikas skola, viņa mācījās klavierus, un es teicu, ka nē, man patiks, un es iešu, un tā, un tāpēc es iesāku iet 5 gados, un uzsāku spēlēt čelu, un tad es ļoti ilgi spēlēju čelu, vairāk kā 10 gadus, un tad vidusskolā es nomainīju savu ceļu, paturot čelu, protams, sev līdz uz džezu. Tagad no Liepājas braucam apakaļ uz Rīgu, kur mēs esam šobrīd. Tavas izvēles tālākās bija konsekvences, ka jāiet uz Rīgu. Absolūti mērķēti, plānoti? Absolūti nemērķēti patiesībā. Tāpēc, ka es pabeidzu vidusskolu un es sapratu, ka es gribu patstāvību un es izdomāju, ka es studēšu Amerikā. Un es iestājos mūzikas augstskolā Amerikā un es pārcēlos uz Rīgu starpgadā. Tajā ceļa posmā, ka es tad gadu nodzīvošu Rīgā, redzēšu, kā tas ir būt vienai, dzīvot, domāt, kā tas būtu, un pieteicos augstskolai, un gandrīz aizbraucu uz Ameriku, bet tur, protams, ar visu to Covid laiku un daudzām lietām, kas notika tajā laikā, tur bija ļoti grūti to pēc tam izdarīt, un patiesībā pēc tam tīri nejauši es sapratu, ka es varu palikt Latvijā, un es tāpēc arī paliku Rīgā, un tad arī vēlāk uzsāku mācības pie pasniedzējiem, pie komponistiem arī šeit Latvijā, kas ir vienkārši patiesībā tāds sapņu piepildījums, varētu tāpat teikt. Jā. Tava nokļūšana un izvēle būt X faktorā. Kāpēc? Tas arī man ir tāds bērnības sapnis bija, jo tad, kad es biju pavisam arī maziņa, ļoti daudz YouTube'ā skatījos visu, kas ir no ārzemju X faktoriem un visādiem talantu šoviem. Un es vienmēr domāju, kā tas būtu, ja es to izdarītu, ja es pamēģinātu, un tad šogad tāda iespēja beidzot atkal pienāca, un tad es domāju, šogad vajag. Ja jau es esmu Latvijā, ja jau es esmu šeit, un tā. Kas bija, ar kādu kompozīciju tu startēji atlasē? Es startēju ar Adeles dziesmu Make You Feel My Love. Jā, tā man ir ļoti drīkstu palūkt mazliet. Jā. Šī ir ļoti skaista. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. Tas ir labs tāds
samtiņš tāds. Paldies! Es nezinu, vai tas ir pareizi terminoloģijā teikt, bet tas samtiņš ir labs. Vai ar mūziku var nopelnīt naudu? Tā, lai dzīvot. Latvijā. Komponējot, es precizēšu jautājumu. Vai komponējot mūziku Latvijā var nopelnīt naudu? Komponējot mūziku Latvijā var nopelnīt naudu. Tev ir jābūt, protams, labam komponistam. Ja mēs runājam par naudu, mums šeit aiz muguras ir 10 000 eiro, par kuriem arī tu cīnies. Viens no 12. Tu vari vinēt, tu vari pierādīt sev un tu vari uzvarēt. Ko tu darīsi ar šo 10 000? Tā kā es rakstu savu mūziku, kā jau tu pieminēji, kā tu zini, es ļoti vēlos sev mājās iekārtot mazu studiju, kur es varētu nopirkt un visu salikt, iegādāties vajadzīgo tehnoloģiju, kas ir nepieciešama vēl, jo tas arī, protams, prasa līdzekļus, lai tālāk es varu šo sapni realizēt par savas mūzikas izdošanu un atkal augšanu tajā. Nu tā. Tas būtu, protams, viens, kas ir vienkārši viss ap mūziku. Un protams, protams, gribās arī kādiem cilvēkiem, kas man ir palīdzējuši kaut ko uzdāvināt. Kā tu vērtē 5 vai sistēmās savu finanšu pratību? 4. Četrnieks? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu students un tāpēc, ka es esmu jauna vēl un es domāju par to, kā man vajadzēs dzīvot tālāk un kā man vajadzēs dzīvot uz priekšu skatoties par saviem sapņiem, plāniem. Ja es gribu kaut kur ceļot, man tas viss, protams, ir jāmācās ļoti naudu, apieties ar viņu prast, un praso darīt, un es to ļoti esmu vienmēr centusies arī darīt. Man ļoti patīk krāt, man ļoti patīk, ka man ir stabilitāte, tas ir viens liels aspekts, tāpēc es teiktu, ka es varu būt ļoti ieturēta tajā, ko man vajag un ko man tiešām vajag. Ko tu gribētu novēlēt saviem konkurentiem, jau arī draugiem, tāpat arī skatītājiem, kas sekos līdz tavai visai komandai, pedagogiem, vokāliem, visiem? Ar pacietību un mīlestību uz priekšu. Ar pacietību un mīlestību uz priekšu. Kas ir jādara citiem, lai notiktu šīs lietas, par kurām tu sapņo? Jāmēģina. Vienkārši jāmēģina. Mēs ļoti daudz baidamies ikdienā. Mēs baidamies par to, ko mēs zinām, par to, ko mēs nezinām, un to, kas mums šķiet nav ok. Un mums vienkārši ir jādara. Mēs pamāc daram. Kas ir jādara skatītājiem, kas nostās šo video? Nebaidieties un atbalstiet mani. Krājam naudu skaistiem notikumiem un brīnišķīgi laiku pavadam ar ģimenēm un draugiem un mīļajiem, jo tas ir galvenais. Un baudam mūziku, baudam dzīvi un skatāmies X Faktoru. Un atbalstiet mani. Un neaizmirstiet nobalsot, ja nebaidieties. Nebaidieties nobalsot par mani, jā. Forši, lai tev veicās. Brīnišķīgi. Paldies tev. Čau.